Sveiciens! Es gribu, lai mēs kopā izlasām šodien 1. Jāņa vēstules 5. nodaļu, pateicoties Jaunas sirds kanālam, kurš iztulkos raksturvietas no Karaļa Jākaba Bībeles. Tātad 1. Jāņa 5.1. Jebkurš, ticot, ka Jēzus ir tas Kristus, tāds cilvēks, ir dzimis no Dieva, un ir katrs, kurš mīl viņu, kurš izgūta to dēlu, mīl arī viņu, kurš ir izgūts no viņa. No šī mēs zinām, ka mēs mīlam tos Dieva bērnus, kad mēs mīlam Dievu un turam viņa priekšrakstus. Par priekšrakstiem runājot par Dieva vārdu, par Jauno testamentu, kas sarakstīts no apstuļiem. Par šīm komandām, šie ir tie priekšraksti, tie nav tie priekšraksti, kas bija dot Izraēlas tautai. Mēs nevaram tikt glābti caur bauslības turēšanu, bet savu ticību Jēzus Kristus paveiktajam darbam pie krusta, par viņa izlietajām asinīm. Kā 1. pantā rakstīts, kurš tic, ka Jēzus ir tas Kristus, tāds cilvēks ir dzimis no Dieva, kāds, kurš mīl viņu un kurš ir izgūts to dēlu, mīl arī viņu, kurš ir izgūts no viņa. Te ir runa par to priekšrakstu, kas ir Bībelē, vēstules kopumā. Priekšraksti, kas mījās ar mīlestību, jo, kā Jēzus teica, jaunu bausli es jums dodu, ka jūs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. 3. pants. Jo šī ir tā Dieva mīlestība, ka mēs turam viņa priekšrakstus, un viņa priekšraksti nav smagi. Jo jebkas, kas ir dzimis no Dieva, pārvar to pasauli, un šī ir tā uzvara, kas pārvar to pasauli. Tā ir tieši mūsu ticība. Kurš tad ir viņš, kurš pārvar to pasauli, kā vien viņš, kurš ticot tic, ka Jēzus ir tas Dieva dēls? Šis ir viņš, kurš nāca caur ūdeni un asinīm. Tas ir tieši Jēzus Kristus. Ne caur ūdeni vienīgi viņš ir nācis, bet gan caur ūdeni un izlietajām asinīm viņš ir nācis. Un tas ir tas svētais gars, kurš nes liecību par to, tāpēc, jo tas svētais gars ir patiesība. Jo tur ir 3 liecinieki, kas nes piefiksējumu iekšā debesīs. Tas tēvs, tas vārds Jēzus un tas svētais gars personā. Tam ir savs noteikums vēl, jo Karaļa Jākaba Bībelē svēto garu nesauc tikai kā spiriti, vai kā mums izlūkots visu tikai svētais gars, bet tur ir Holy Ghost, Karaļa Jākaba Bībelē rakstīts par svēto garu kā personu. Tad 5.8. Un tur ir 3 sniedz liecību iekš zemes, tas svētais gars un tas ūdens un tās asins. Un šīs 3 liecības piekrīt vienā saskaņā. Es vēl gribēju piebilst, ka 5.7. tur rakstīts, ka 3 liecinieki, kas nes piefiksējumu iekšā debesīs, tas tēvs un tas vārds un tas svētais gars personā. Tur ir lieta tāda, ka daudzos tulkojumos vispār nav šīs trīsvienības princips aprakstīts, ir noņemts, viņš ir nost. Tas ir nopietni, jā. Bet labi, ka mums saglabāties Dieva vārds Karaļa Jākaba Bībelē. 9. pants, ja mēs pieņemam to cilvēku liecību, tad jau tā Dieva liecība ir dižāka. Jo šī ir tā Dieva liecība, ko viņš ir apliecinājis par dēlu. Viņš, kurš tic uz to Dieva dēlu, viņam ir tā liecība iekš viņa paša. Turpat, ja viņš, kurš netic Dievam, ir taisījis viņu par tādu meli, tāpēc, ka viņš netic tam piefiksējumam, kuru Dievs deva par savu dēlu. Un šis ir tas piefiksējums, ka Dievs ir iedevis priekš mums mūžīgo dzīvību, un šī minētā dzīvība ir atrodama iekš viņa dēla. Viņam, kuram ir tas dēls, viņam ir mūžīgā dzīve, un turpat viņam, kuram tas dēls nav, tā mūžīgā dzīvība nav. Šīs lietas es esmu rakstījis priekš jums, kur ticat uz to tā Dieva dēla personu vārdu, lai jūs varētu zināt droši, ka jums ir mūžīgā dzīvība, ka jūs varat ticēt uz to Dieva dēla personu vārdu. Un šī ir tā uzticība, ka mums, esot iekš viņa, ka ja mēs jebkādu lietu prasīsim attiecīgi pēc viņa gribas, viņš dzird un uzklausa mūsu. Un kopš mēs zinām, ka viņš uzklausa mūsu, tad jebko, ko mēs prasām, mēs zinām, ka mums ir tie līguma raksti, ko mēs esam vēlējušies iegūt no viņa. Ja jebkāds cilvēks redz savu brāli vai māsu grēkojam, tādu grēku, kas nav uz nāvi, viņš prasīs un viņš piešķirs viņam dzīvošanu, priekš viņiem, kas negrēko uz nāvi. Tur ir tās grēks, kas ved uz nāvi. Es nesaku, ka viņš vadīs dievsrunu par to grēku. Tāpēc, ka viss netaisnīgums ir grēks
un tur ir tāds grēks ne uz nāvi. Mēs zinām, ka jebkurš, kurš ir dzimis no Dieva, negrēko, bet viņš, kurš ir izgūts no Dieva, patur sevi pašu, un tas netaisnīgais nepieskars viņam. Un mēs zinām, ka mēs esam dzimuši no Dieva, un tā visa pasaule gūst tādā ļaunumā, noliegumā. Un mēs zinām, ka tas Dieva dēls ir nācis un ir devis mums tādu izpratni, ka mēs varam zināt viņu, kurš ir patiesīgs, un ka mēs esam iekš viņa, kurš ir patiesīgs. Mēs esam taisniekš viņa dēla Jēzus Kristus. Šis ir tas patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Mazie bērniņi, atturiet sevi pašu no dievekļiem, tātad no elkiem, no dievekļiem. Dievs prasa mums atturēties no viņiem. Bet es vēl gribu parunāt par 5.16 pantu. Ja kāds cilvēks redz savu brāli vai māsu grēkojam, tādu grēku, kas nav uz nāvi, viņš prasīs un viņš piešķirs viņam dzīvošanu. Priekš viņiem, kas negrēko uz nāvi, tur ir grēks, kas ved uz nāvi. Es nesaku, ka viņš lūgs par to grēku. Nu tātad ir teikts, kad ir cilvēki, kaut gan ir brāļi un māsas, kas var grēkot līdz nāvei. Es ticu, ka šeit runa par miesīgo nāvi, jo kopskatā ar Bībeli Pāvila vēstulēm ir teikts, ka miesa gan aizies postā, bet gars var tikt izglābts tā kunga dienā. Tikai un vienīgi tāpēc, ka Jēzus asins ir dārgākā lieta visā visumā. Jēzus asins tiešām ir uz viņu, un viņš tomēr grēko, tad viņš ļaus no miesas pazušanu. Bet kopskatā ar visu Jauno testamentu, lasot, es redzu, ka tur ir runa par to, ka gars tiek izglābts tā kunga dienā. Jo ir reizēm manā dzīvē arī ir bijuši pieredzi cilvēkiem, kurš ir ticīgs, un viņš tāpat, viņš tic, viņš runā pareizi, un viņš tiešām tic, viņš nožēlo, bet viņš nevar pārstāvot darīt kaut kādu vienu lietu, ko viņš dara. Viņš grēko, viņš dara sev pāri ļoti. Un es nezinu, vai te ir runa par svētā gara zaimošanu, tad tas nav minēts, bet tas ir pavisam kaut kas cits, ko Jēzus minēja, kad vēl viņš bija miesā uz zemes. Jo testaments var stāties spēkā, kā ebreju vēstulē rakstīts, tikai tad, kad testamenta devējs ir miris. Jēzus, kad vēl bija dzīvs uz zemes, ir lietas, kas jānodala no konteksta, un jāsaprot, ka tu nevari visu uz šodienas draudzi attiecināt, ko teica Jēzus, kamēr viņš bija miesā uz zemes. Jo ir vietas, ko viņš saka, ir rādies priesterim. Jā, Jēzus teica, dziedinātiem ir rādies. Šis 16. pants ir daudziem līdzies biedējoši, un tas ir tiešām biedējoši. Dieva vārds arī pamāca mūs arī ar bailēm dažkārt, lai mēs bīstamies Dievu un viņa vārdu. Ja kāds redz savu brāli vai māsu grēkojam, tādu, kas nav uz nāvi, tā tad var būt grēki, kas jau ir uz nāvi miesīgi, es domāju, jā. Bet latviešu tulkumā tur vispār teikts nāves grēks, un tad bieži cilvēki to pārprot. Grēk uz nāvi. Viņš prasīs, un viņš piešķirs viņam dzīvošanu. Priekš viņiem, kuri negrēko uz nāvi. Tur ir tāds grēks, kas ved uz nāvi. Ir grēki, kas ved uz nāvi. Ir tiešām grēki, kas ved uz nāvi. Ja tu apzināti sāks lietot narkotikas, kaut kādas, tas nevedīs uz dzīvību. Miesa nevarēs izturēt. Miesa ir vāja. Un kas Dieva miesu samētās, to Dievs samētās, jo mēs esam Dieva miesa. Viņš Kristu Jēzu ticīgais. Tas ir Dieva templis. Tāpēc, ka viss netaisnīgums un grēks, tur ir tāds grēks ne uz nāvi. Mēs zinām, ka jebkurš, kurš ir dzimis no Dieva, negrēko, bet viņš, kurš ir izgūts no Dieva, patur sevi pašu, un tas nelietīgais nepieskars viņam, nelietīgais tas ir velns. Īstenībā, dzimis no Dieva. Ja arī par to, ka tie, kas ir dzimuši no Dieva, viņi vairs neskaitās grēcinieki Dieva acīs. Jo Pāvila vēstulē rakstīts, kad Dievs mīra par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki, bet tagad Kristu Jēzu mēs vairs neskaitāmies grēcinieki, tie, kas ir ieticējuši Kristu Jēzu. Un viņi savu prātu atjauno pēc Dieva gribas, pēc Dieva vārda, kā Romiešiem 12.2 rakstīts, ka mums ir jāatjauno savs prāts.
un jāpārdod, kas ir tas labais un patīkamais Dieva pilnīgais prāts. Bet tas pamats šeit ir, kad, kā 5. nodaļa sākas ar to, ja kurš ticot, ka Jēzus ir tas Kristus, ja Mesija, kas ir tas glābējs apsolītais, ir dzimis no Dieva, un ir kāds, kurš mīl viņu un izguva to dēlu, mīl arī viņu, kurš ir izgūts no viņa. No šī mēs zinām un mīlam tos Dieva bērnus, kad mēs mīlam Dievu un turam viņa priekšrakstus. Jo šī ir tā Dieva mīlestība, ka mēs turam viņa priekšrakstus. Un priekšraksti nav smagi. Tie priekšraksti ir mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mīli Dievu, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mīlestība ir tas galvenais Dieva priekšraksts šodien. Un, protams, arī viss Dieva vārds, vēstules un pārējā mācība, kas mums ir dota no Dieva vārda. Šīs lietas ir jāzina katram, kurš šodien ir kristietis, viņam jālasa Dieva vārds, jāatjauno prāts pēc tā, lai viņš būtu stabils. Un kad cilvēkā mājās iekšā Dieva vārds, tad arī darīt kaut kādas lietas, tibēsies mazāk, jo nepārtraukti Dieva vārds runā galvā, dari tā vai dari šā, vai tā Dieva vārds saka. Tagad šajā situācijā Dieva vārds saka tā, un tad mēs pie tā arī pielāgojamies. Bet mums katram ir aicinājums iepazīt Dieva vārdu, kā 2. Timotejam 2.15 ir rakstīts. Tūlīt atvērsim. Dari tā. Studē, lai parādītu sevi pašu, apstiprināt Dievam kā tādu darbonu, kam nav nepieciešams būt nokaunējušamies. Pareizi nodalot to patiesības vārdu. Te ir tas par to, ka es teicu, kad Jēzus bija miesā, tā vēl pēc kā vecā darība, tad apstākļu darbu, kas pāriet uz vēstulēm, pārējais grāmatu uz jauno derību, jaunais testaments. Un dažiem būs jākaunās, jo studēt, lai parādītu sev pašu, apstiprināt Dievam tādu darboni, kam nav nepieciešams būt nokaunējušamies. Tas ir tas, ja tu nestudē, tad būsi nokaunējies, bet ja tu studē un parādi sev pašu apstiprināt Dievam tādu darboni, tev nebūs jākaunās, ja tu pareizi dalīsi to patiesības vārdu. 16. pāns varētu Timotejam 2.16. Bet izvairies no apgānošas un tukšas pļāpāšanas, jo tās pļāpāšanas vairos cilvēku uz vēl lielāku bezdievību. Tāpēc, kad var visu kaut ko runāt cilvēks, bet ja tas nav saskaņā Dieva vārdu, tā nav Bībele, tad tā būs tukša muldēšana, apgānošas pļāpāšanas, visādas nevajadzīgas lietas. Bet, kad ceru, ka šis būs par svētību šodien kādam, un tad tiksimies citā reizē, kad tad lasīsim Dieva vārdu. Paldies! Vai tev ir laiks patiesībai?